Viedtālrunis ir ienācis mūsu ikdienā, un, diemžēl, jāsaka arī, ka braucot pie automobīļa vai pat pie motocikla stūres, reizēm mēs nodarbojamies ar to, ko galīgi nevajag darīt. Mēs spaidām tās podziņas. Es jums pateiktu, pašu dumjāko šī viedtālruņa izmantošana, tas ir taisīt selfiju. Personīgi esmu taisījis selfiju uz 120 km/h braucot ar motociklu. Jūs varat iedomāties, ja? Manā uzturē pēc tam, ka es to biju izdarījis, tas nebija gudrs gājiens. Bet tā tas ir bijis, un paldies Dievam, tas viss ir beidzies normāli. Un nesen arī bija pie stūres, rakstīja īsziņu, man kolēģi iebļāvās ārprāts mašīnu, un, protams, nobremzēja, viss beidzās laimīgi. Izdariet secinājumu. Netaisiet stulbības pie stūres. Un es to sev esmu iekšēji apsolījis un vairāk tā nedarīšu. Jo atceries, viena īsziņa nav dzīvības vērta. Telefons tik tiešām pagaidīs.